Otrdien Latvijas ārlietu ministrija un Latvijas darba devēju konfederācija atklāja diskusiju ciklu ārlietu dienests Latvijas eksportam. Uzņēmēju tikšanās ar Latvijas vēstniekiem, ar kura palīdzību iecerēts meklēt iespējas Latvijas eksporta attīstībai un veicināšanai. Atklājot diskusiju ciklu, ārlietu ministrs Māris Riekstiņš uzsvēra, ka Latvijas vēstniecības un goda konsuli turpinās maksimāli sniegt atbalstu Latvijas uzņēmējiem eksporta tirgu veicināšanai. Arī Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs aicināja efektīvi izmantot diplomātijas sniegtās iespējas, lai palielinātu eksporta apjomus. Mums vajag konkurentspējīgi produkti. Mums jāapzināt te tirgi, kuram tieši šis produkti derīgi. Un kā mēs paskatām šodien situāciju par eksportu, to 2008. gads eksports bija 4,4 miljārdi. Bet, kad tu gribi sev salīdzināt, cik tu esi veiksmīgs, tu paskatām Igauni 1 miljārdu vairāk, Leišiem 2,5 miljārdi vairāk. Nozīmē to, ko mums ir, no kā mācīties, kāpēc viņam ir veicies labāk. Cik mums efektīvā un motivējuša nodokļu un atbalsta politika uzņēmējiem. Ka mēs redzam, šodien mēs esam neapmierināti tā situācija, kurš ir. Un viens no iemesliem ir tā, ka Latvija šodien nodokļu sloks ir 30,5%. Bet šodien, diemžēl, valdība, kuru pārstāv arī ministrs, tāpēc, ka viņam šodien kā divas sēdes, viena puse mēs runājam par eksportu politiku, no otru pusi par iekšējām lietām, tāpēc, ka viņi saistošie, skata šodien uz vidēju Eiropas Savienību, kur ir 38,5. Bet kāpēc mēs neskatījām uz, piemēram, to pašu Lietuvu, kurš 29, kāpēc mēs neskatījām uz Īriju, kurš 21, kāpēc mēs neņemam labākas šajā klasē? Tie, kuri pie tādai nolūku slogam, piemēram, kā 21%, bet sasnieguši labi rezultāti. Uz turi latvieši šodien brauc, bet Īrija pie mums nesevišķi brauc strādā. Šajā situācijā, valdībai jābūt arī daudz elastīgai. Ministri kungs tika minēja par to, ka mums ir diezgan pamatīgs tāds cilvēku skaits, kurš arī iesaistīt ar šo lietu. Piemēram, mums ir 35 Latvijas Republikas vēstniecības, ko es minēju, 120 goda konsuli, bet mums ir arī ekonomikas ministrijas pusē ir 10 Latvijas ārējas ekonomikas pastāvniecības. Faktiski mums nevajag klaust šodien šo mehānismu, kurš ir, bet mums vajag viņu stiprināt, lai domā par to sinerģiju un kā mēs varam labāk koordinēt visi tie instrumenti, kuri mums šodien ir. Bet, kā mēs runājam par Eiropas Savienību, protams, kurš varbūt ļoti liels atbalsts vajag no ārlietu ministrija, tas ir jautājumi, kur sastāv vienoti tirgu, mēs viņam saucam single market. Diemžēl viņi strādā ļoti slikti, ļoti daudz protekcionisma, kurš šodien eksistē Eiropas Savienības dalību valstis. Savukārt Latvijas vēstnieks Krievijā Edgars Skuja uzsvēra, ka Latvijas preci Krievijas tirgu augstu vērtē un ciena, tāpēc mūsu uzņēmējiem ir ļoti labas perspektīvas strādāt Krievijā. Viņš uzsvēra, arī ar samazinātiem līdzekļiem vēstniecība ir gatava iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai veicinātu savstarpēju kontaktu veidošanu. Tas, ko vēstniecība var darīt, mūsu gadījumā es varu nosaukt, un, protams, ka šis saraksts ir papildināms. Mēs varam piedāvāt tātad vispirms jau sadarbības partneru meklēšanu. Mēs varam piedāvāt īsus aprakstus un aktualitātes par interesējušām jomām. Mēs varam sniegt visu informāciju par to, kas notiek, teiksim, Krievijā dažādās izstādēs, jarmarkās, un arī kādu atbalstu varam dot uz šiem pasākumiem. Protams, mūsu telpas, ko jau ministrs minēja, tās vienmēr ir jūsu rīcībā. Es gribētu teikt, ka mūsu biznesa klubs strādā, bet viņš ir šobrīd ar tādu mazu sastāvu, tur varētu būt vairāk cilvēku iesaistīt, vairāk biedru, kas iestātos biznesa klubā. Varbūt arī no jūsu puses aicinājums ir Latvijas uzņēmējiem strādāt ar Maskavas biznesa klubu un apmainīties ar informāciju.